Pasaulē arī Latvijā pārsprāga daudzi burbuļi. Tad izrādījās, ka algas ir maksātas par lielu, kredīti izsniegt par dāsnu un arī nekustamie īpašumi, kas daudziem solīja treknu pārtikšanu, ir krietni vien pārvērtēti. Pirms 7 gadiem bankas krīzes skartajiem aizņēmējiem atņēma tūkstošiem īpašumu, kas kā tādi toksiski aktīvi nonāca banku izveidoto meitas kompāniju pārziņā, lai no tiem pēcāk tiktu vaļā. Ieva Mārtiņa šodien skaidroja, kā tad veicies ar dzīvokļu, biroju ēku un zemes īpašumu pārdošanu. Cik daudz atņemto nekustamo īpašumu joprojām indē šo uzņēmumu bilances un kurus no īpašumiem pārdot nekad vairs nevarēs. Šī biroja ēka Vecrīgā ir viens no tūkstošiem īpašumu, kas nonāca zem izsoles āmura pēc nekustamā īpašuma tirgus burbuļa plīšanas jau pirms 7 gadiem. Šo īpašumu no Swedbank iegādājās tās meitas uzņēmums Ektornet, un tikai pēc 5 gadu pūliņiem šī ēka, kuru katru brīdi varētu tikt pie jauna saimnieka. Un tas ir viens no 27 īpašumiem, kas šobrīd atlicis, atklāja Ektornet vadītājs. Salīdzinot ar citu banku līdzīgiem meitas uzņēmumiem, Ektornet nācās pārņemt lielāko īpašumu skaitu Latvijas tirgū, bet šobrīd tam palicis mazākais īpašumu skaits, ko pārdod. Visas lielākās Latvijas Komercbankas 2009. gadā bija spiestas izveidot savas kompānijas, lai pārvaldītu no kredītu nemaksātājiem atņemtos īpašumus. Tas ir kaut kas, kam vienkārši nebūs iespējas atkārtoties tuvākajā laikā, kas iespējams pat ir laba ziņa, bet pats projekts kā tāds kopumā droši vien ir bijis ļoti interesants un unikāls droši vien līdz šim Latvijā. Bankas, lai piedzītu kredītu, pārsvarā vērsās tiesā un īpašumi nonāca tiesu izpildītāju izsolēs. Tajās banku meitas uzņēmumi īstenoja savu taktiku ar mērķi nepieļaut īpašumu izsoli par pārāk zemu cenu, bet ar šo īpašumu pārdošanu uzņēmumiem ir veicies dažādi. Ektornet pa šiem gadiem kopumā nopircis aptuveni 4800 īpašumus, ieguldot 300 miljonus eiro. Līdzīgos apmēros kopš 2012. gada uzņēmums arī izpārdevis teju visus īpašumus, bet palikuši īpašumi vēl 30 miljonu eiro vērtībā. Universāla veikala efekts mums visticamāk bija izdevies radīt savas darbības gaidā tīrdeļa izmēra, veidojot ļoti lielu pircēju plūsmu katru mēnesi, arī katru mēnesi ir izdevies pārdot. Ektornet portfelī lielāko daļu veidoja komerci īpašumi. Dzīvokļi pēc skaita bija tuvu 2000, bet absolūti lielāko daļu veidoja dzīvokļi pārņemtās daudz dzīvokļu mājās. Viena no tām 518 dzīvokļu māja Salnas ielā Pļavniekos sagādājusi īpašas galvas sāpes. Pirms izsoles iepriekšējais attīstītājs jau bija paspējis viņu sadalīt dzīvokļu īpašumos, tad praktiski tās bija 518 izsoles un vēl bija atsevišķi pazemes stāvvietas sadalīts. Tā kā priekš mums tas bija tā, ka viens no mūsu darbiniekiem apmēram 2 nedēļas katru rītu gāja uz izsolēm un reizi stundā cēla roku, lai 2 nedēļu kopumā nopirkt visus īpašumu sastāvdaļus un mēs viņu atkal varētu salikt kopā kā vienu un pārvaldīt. Šis īpašums izmaksājis 10 miljonus eiro un kopumā bijis viens no dārgākajiem Ektornet portfelī, kas jau pārdots. Lētākie mērāmi dažos tūkstošos eiro. Sen saimes uzņēmuma Latektus rocībā bijuši 1500 īpašumi, no tiem lielākā daļa pirkti līdz 2012. gadam. Atšķirībā no Swedbank aktīva pārdošana sākusies dažus gadus vēlāk, un līdz šim pārdota puse īpašumu par 70 miljoniem eiro. Tostarp pērn 21 miljona, bet šogad jau 27 miljonu eiro vērtībā. Pārdošanas apjoms būtiski kāpa sākot ar tieši pagājušo gadu, un šī gadā viņš ir apmēram par 30% vairāk nekā tas ir bijis pagājušā gadā. Latektus visvairāk pircis mājokļus un zemes gabalus. Tagad kopumā jāpārdot vēl 740 dažādi īpašumi, no tiem teju 300 dzīvokļi. Visgrūtāk klājies ar zemes gabaliem, tie arī tirgojas visilgāk – 5 gadus. Ir īpašumi, kas ir ar lielu cerību un gaišā nākotnē ir sadalītas pļavas, bez infrastruktūras, bez piebraucamiem ceļiem, pat grūti saprotamās vietās, kāpēc lai kāds tur gribētu dzīvot, tad es domāju, šie īpašumi kādu laiku vēl stāvēs, vai arī viņus būs jātransformē atpakaļ. Proti, tos atkal būšot jāpārveido par lauksaimniecības zemēm. Droši vien viņus būs jādod atpakaļ govīm. Līdzīgi kā Swedbank, arī Latektus pārdod īpašumus gan ar mīnusiem, gan plusiem. Mēs iegādājamies īpašumus par ilgtermiņa vērtību. Tas nozīmē, ka tā vērtība bija lielāka par tā brīža tirgus vērtību, kāda viņa bija, kad mēs iegādājamies īpašumus. Un
Dažiem no īpašumiem šī vērtība vēl pat nav sasniegusi šo te punktu. Tomēr Latektus tāpat kā citu banku nekustamā īpašuma kompānijas, ja nepieciešams, dod arī atlaides. Vairākiem īpašumiem Latektus pat labam piedāvā atlaides, un ja tās ir lielas, ir arī milzīga interese. Uz vienu no dzīvokļiem ir pieteikušies jau konkrēti 3 pircēji, un izskatās, ka mums būs jārīko izsoli, lai noteikti, kurš ir tas, kas varētu nopirkt šo te dzīvokli. Šī situācija man atgādina drīzāk kaut kādu laika periodu 2005.–2006. gadā, kur nekustamo īpašumu aģenti nelaid ārā no trepatops, kamēr viņi nebūs pateikusi, kuram no pilsoņiem būs tā laimīga iespēja iegādāties īpašumu. Latektus vadītājs prognozēja, ka nākamgad nekustamo īpašumu tirgus varētu būt aktīvāks nekā šogad, un uzņēmums cer kāpināt arī savus pārdošanas tempus. Ņemot vērā to, kādā ātrumā mēs realizējam savu īpašumu portfeli, es pieļauju, ka mūsu, ja nenotiks kaut kāds būtisks izmaiņas tirgu, gan pozitīvas, gan negatīvas, ar negatīvām vai pozitīvām sakām, tad es pieļauju, ka mēs spēsim pārdot savu īpašumu portfeli kaut kur orientējuši 3 gadu laikā. Līdzīgas prognozes līdz 2018. gada beigām ir arī Nordea bankas uzņēmumam Promano, kam vēl jāpārdod aptuveni 600 objekti 41 miljonu eiro apjomā. No tiem gandrīz 90% ir dzīvokļi un privātmājas. No pārdošanas viedokļa aktīvākais periods sākās 14. gadā, ja, un tas turpinās joprojām. Mēs šobrīd ļoti aktīvi samazinām mūsu īpašumu portfeli, un mēs plānojam, ka līdz 18. gada beigām mēs būsim pārdevuši visus īpašumus. Promano līdz 2014. gadam uzpircis vairāk nekā 1000 īpašumus, aptuveni 70 miljonu eiro vērtībā. Līdz šim pārdot īpašumi 20 miljonu eiro vērtībā. Bet uz savu laiku sabrukušās Pāriks bankas sliktās daļas izveidotais uzņēmums Reverta līdz šim pārdevis 1500 uzņēmumus vairāk nekā 100 miljonu eiro apjomā. Palikuši 270 īpašumi 46 miljonu eiro vērtībā. Kopš 2010. gada piedaloties izsolēs, Revertas darbinieki saskārušies ar dažādām situācijām. Tā zina stāstīt Reverta valdes loceklis. Neatceros, kas bija konkrēti par īpašumu, bet izsoles bija daži eiro. Un bija ārkārtīgi liels dalībnieku skaits, tuvu pie 20, un bija skaidrs, ka ir liela vēlme šo īpašumu iegādāties. Un tad, vienojoties visiem izsoles dalībniekiem, tika pārskatīts izsoles solis, jo sarēķināja tiesa izpildītājs, ka, ja šādi tas turpināsies, tad solīšana notiks 3 dienas, lai paceltu cenu par, piemēram, 25,000 eiro. Pēdējos gados, kad izsolēs konkurence augusi, novēroti arī nosacīti fenomeni. Bieži vien dalībnieki izsolē iekarst un pārsoli, piemēram, standarta dzīvokli, nopērk par lielāku cenu, nekā to var nopirkt caur sludinājumiem. Revertas galvenais uzdevums ir atgūt pēc iespējas vairāk līdzekļus un tos atmaksāt valstī. Šo gadu laikā vislētāk par 170 eiro pārdots zemes gabals zem ceļiem Olainas rajonā, bet visdārgāk par 14 miljoniem pārdots Skonto stadions. Ordinālais plāns paredzēja, ka īpašumi tiek sākti tirgot no 14. gada. Bet mēs sapratām, ka ja mēs sāksim no 14. gada, tad tirgus nespēs absorbēt visu šo īpašumu skaitu. Un arī mēs saskārāmies ar to, ka daudzu īpašumu vērtība tajā brīdī, kad mēs tos ieguvām, bija kritusies par 90% salīdzinot ar pirms krīzes laikiem. Tomēr, piemēram, 2010. gadā pirktos īpašumus Reverta pārdevusi vidēji par 22% dārgāk nekā pirkusi. Un tagad, lai gan Revertas darbību paredzēts izbeigt 2017. gadā, tā īpašumus plāno izpārdot par gadu ātrāk. Ja mēs skatāmies, kā šobrīd iet mūsu tirdzniecība, tad visticamākais mēs pagūsim visu pārdot normālā ceļā līdz nākamā gada beigām. Negribam atlikt visu uz pēdējo brīdi. Tātad banku meitas uzņēmumi nekustamo īpašumu tirgu ietekmēs vēl vismaz pāris gadus, un pēc visu īpašumu pārdošanas plāno pārtraukt savu darbību. Ja krīzes gados šiem uzņēmumiem piedaloties izsolēs netika pieļauta īpašuma cenu krišana bezdibenī, tad tagad šo pašu īpašumu pārdošana bremzē strauju cenu celšanos un traucē nekustamo īpašumu attīstītājiem. Dzīvokļu attīstītāju lielākā problēma droši vien ir tādi uzņēmumi kā mēs un Ektornet un citi, jo dzīvokļu attīstītāji bieži vien nevar konkurēt ar cenām, būvējot no jauna projektus atbilstoši šodienas izcenojumiem.
bet samazinoties mūsu klātbūtnē tirgu, ir iespēja attīstītājiem sākt veidot jaunus projektus. Eksperti prognozē, ka pēc banku meitas uzņēmuma aiziešanas no tirgus vidēji cenas jauniem dzīvokļiem strauji pieaugs. Uz to gan jau tagad gaida nekustamā īpašuma tirgus, kura pārstāvji pārmet banku meitas uzņēmumiem tirgus spīdzināšanu un kropļošanu. Sākotnēji nekustamā īpašuma speciālistu vidū bija zināmas bažas, ka bankām, kurām jau ir tā diezgan liela vara nekustamā īpašuma biznesā, iegūs vēl lielāku varu. Un tāds arī bija. Krietni daļa no tirgus pēdējos 7–8 gados kontrolēja tieši šie banku meitas uzņēmumi. Tirgu ir vērojama zinām tā savu veidu stagnācija, kuru nosaka šo portfeļu, piemēram, klātesamību aizvien tirgū. Pēc šīs biroja ēkas un vēl 6 šobrīd jau rezervēto īpašumu pārdošanas, Ektornet būs palikuši vien 20 īpašumi. Bet tā kā to vērtība ir mērāma miljonos, arī pārdošana varētu prasīt gadu vai pat 2. Tik ilgi Ektornet arī plāno turpināt darbību. Ieva Mārtiņūda, Svejs, LNT. Bet nervus kutinošais Air Baltica 80 miljonus eiro vērtais jautājums šonedēļ tika atrisināts ar parlamentāriešu atbalstu aizdevumam, kas ļaus iegādāties Kanādu.